dokumentiem pret neparakstītiem dokumentiem neko izsniegt, jo, nu, jā. Arī no otras puses arī mūsu pārbauda. Nav tā, ka mēs te tā vienkārši vispār jau nav saprotam, kāpēc šodien to vienkāršo lietu vajadzēja tā sarežģīt, es nesaprotu vienkārši. Man varēja atsūtīt vēstu, kad caur kūdīgi atvest, it kā viņš solīja darbinieci, es zvanīju te kaut kas 14. laikam martā, bet pēc tam paziņoja kūdīgas centra filiālē, kad viņa slima, nu tā arī palika, jo es jau nebiju saņēmis vēstu, bet nevarēju atsūtīt vēstu, es nesaprotu. Vēstuli, par ko jūs domājat? Nu, par to skuteri, rīt, ja jūs brauksiet, vai tas skuteris jums būs, un tad vai nebūs? Es to vēl neesmu, es tā kā vairāk uz komunikāciju ar jums, nevis to lems. Cik jau var komunicēties? 42 dienas pagājuši, un es nevienu konkrētu atbildi neesmu saņēmis, Rītdien es varu gan drīzāk apsolīt, kad jūs saņemsiet visas atbildes uz visiem jautājumiem. Atbildes, man jau neizdarīs atbildes, ja man piezvana 19. un 20. pasaka, man piešķirts skuteris, un es viņu tagad neesmu saņēmis, tad kur ir tā problēma? Kur? Tā jau nav mani, tā ir jums, ka jūs neatsūtiet vēstu un nenokārtojat. Meklē, arī profesors Vētra meklē nebūtisks lietas, vai nekā, kā jāsaskaņo ceļu satiksmes direkcija, kaut kāda jauna darba grupa jāveido, jo skuters, ja viņš ir ar lielā kraunesību un tālāk var nobraukt, tad status nemainās, viņš ir tāpat gājējis. Tur ir redzēt, tur ir vēl daudz un dažādas visādas, tur ir obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, tas nav tik vienkārši, tas nav tikai, kad mēs no kraunesības, tas nav, tur ir ļoti virkni dažādiem jautājumiem, kas ir jāatrisina pirms ātrākus un lielākus, jo, arī viņš pārvietojās pat. Ātrāki nav, un kraunesība, ja cilvēks ir smagāks un lielāk akumulātoru iekšā, tad tas taču nemaina to status. Ir obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, ir kasko apdrošināšana, tas viss ir jāatrisina, tas nav tā vienkārši, jo mašīna var neviens nepiešķirt tāpat vienu, un tur ir vesela virkne jautājumiem, kas ar viņiem jāatrisina, un tāpēc arī tas par kraunesību tur vairs redziet, jāskata, tas nav, kā jūs rakstāt, es ielasīju jūs vēstuli, ko jūs adresējāt valsts sekretārai ministrijas, tā nav tikai kraunesība, un tas ir tā, tad, ja mēs tikai par kraunesību runājam, tas nebūs tīri objektīvi. Bet cienītā, kādēļ Vētras? Tas ir, tā nav mūsu veidot darba grupa, tā, kādēļ Vētras kungs? Rītdien Vētras kungs un nezinu kāda vēl, vai pats Vētras kungs brauks būs darbinieki, kas... Vai, Jūs būs, un es domāju, ka rītdien mēs arī šo lietu tiks atrisināt. Jā, tā viņi risina, nevienu konkrētu atbildi neesmu saņēmis, un Vētra atbildes vēstulē raksturiku, paklausieties, ka viņam ir kraunesība 106 kg. Kāpēc viņš to, trīnieku pārveidojas par, viņam ir kraunesība visos datos 136. Rakstu es, sagatavoju, un ar Vētras tādu akceptu, un kraunesību, kā jūs saprotat, mērās no līdz. Mēs nevaram uzskatīt maksimālo par standartu. Par standartu uzskat minimālo, bet es saku, tās ir diskusijas, kas, rītdien būs šīs darbinieki pie jums, es domāju, ka visus šos jautājumus tad var arī adresēt, Vēstulē man izsveļos viss uzrakstīts. Tie cilvēki taču 25. februārī saņēma bez kādām problēmām. Andrejs Tērbecis ar viņu sazinās, viņam skuteris ir mājā, viss. Un kāpēc ar mani ir tāds problēmas? Es to nesaprotu. Tāpēc, ka jums ir vēlme saņemt viņu ar tālāk nobraucamu nekā mēs varam, un ja viņš nenobrauc. Un ko tad? Es tikai aptuveni. Ja viņš, piemēram, jau ir ātrumi, vai uzlādēts ir 100%, negribās arī, lai jūs paliktu apmēram puskilometru no sasniedzamā rezultāta, tas arī ir jāņem. Mēs varam skatīties uz maksimālajiem visiem. Cienītā. Maksimālos uztvert par minimālajiem, bet, ir jau svarīgi, vai viņš tā kā, bet, es saku, rītdien būs pie jums, pilnīgi varu apgalvot, un pilnīgi noteikti būs pie jums, un šos visus jautājumus tad uz vietas, jo, ir tās medicīniskās un tās lietas, kuras es neņemšos komentēt, jo es tomēr neesmu mediķis. Jā,